Labdien, Cirškungs. Labdien, Ģerī kundze. Sakiet, lūdzu, kā jūs plānojat sadarboties ar jūsu kolēģi no izglītības ministrijas Dāci Melnbardi? Vai Rīgai kaut kāds ieguvums būs no tā, ka jūs esat vienas partijas biedri? Plānoju sadarboties tāpat kā līdz šim. Ļoti laba sadarbība. Mēs esam jau vairākas reizes runājuši par Rīgas problēmām. Jā. Galvenā problēma, kas iezīmējās, ir šis te atalgojuma modelis. Jā. Jaunā atalgojuma modeļa ieviešana īstenībā ir vislielākā ieguvēja būs tieši Rīga. Es ļoti ceru, ka mums izdosies šo te modeli ieviest uz šī gada septembra nesanāks, bet uz nākamā gada 1. septembra. Labi, atcerēsimies. Kā jūs pats domājat, tam ministrijas idejā saīsināt skolas vasaras brīvlaiku, vai tā ir laba ideja, vai tā ir ieviešama? Es nezinu, vai tā ir ministrijas ideja, bet viņa virmo gaisā, ja nemaldos, jau vismaz kāds gads 10-15. Ja godīgi, es domāju, ka mums ir neizbēgami jāiet tādā virzienā, jo mēs visi gribam jauniešiem mācīt veselības mācību, mēs gribam vairāk fizkultūras stundas, un tā tālāk, bet skaidrs, ka, ja mēs nepaplašinām to periodu, kurā mācās, tad vienkārši tas nav iespējams. Tas bērns jau var pavilkt to, ko viņš var pavilkt. Tā kā es kopumā atbalstītu, es nezinu, cik droši vien tur ir vēl jāstrīdājas, jau jādiskutē par to, cik pagarināt, saīsināt, ko, bet kopumā mēs redzam, vēl pirms dažām dienām redzēju karti, Latvija ir līderos, cik mums ir skolēniem brīvlaiks, un pie mūsdienu izaicinājumiem noteikti tā ir rezerve, par kuru domāt. Bet es neņemos jums apgalvot par kaut kādu precīzu modeli šobrīd. Paldies par jūsu viedokli. Es esmu šķausmās vienkārši no domas par to, kā divu bērnu māte. Bet turpināsim. Sakiet, lūdzu, priekš kam būvēt jaunas skolas ēkas, ja mums ir tik daudz tukšas ēkas un vispār ļoti daudzām skolām ir pazemināts līmenis līdz pamatskolai un varbūt drīz būs arī līdz 6 klasēm. Tāpēc, ka tās ēkas ir būvētas pirms daudziem desmitiem un dažas varbūt pat jau 100 mērām gadi, un viņas nekādā veidā neatbilst mūsdienu mācību vides prasībām. Un otra lieta, viņās negrib mācīties ne bērni, ne arī pedagogi labprāt tur uz viņās strādā. Un papildus problēma mums ir tomēr jārisina arī, piemēram, jauniešu peldēt prasme, kur pilnīgi loģiski, ja šādi te baseini ir pie skolām, un kur tu labāk, ja tu būvē jaunu, tad tur pilnīgi cita efektivitāte var dabūt ārā no šiem projektiem, nekā kaut ko tur mēģinot pie veciem. Tā kā, lai arī tās ēkas fiziski ir, bet viņas neatbilst mūsdienu prasībām. Tātad vienkārši skolotāji tur negrib strādāt un skolnieki tur negrib mācīties? Es varbūt tik skarbi neteiktu, bet idejiski, protams, kad ir mazāk vēlme, ja mēs paskatāmies Pierīgā, kur ir uzbūvētas jaunas skolas, tur pavisam ir cita mācību vide, cita mācība apstākļi, cita mācība arī kvalitāte. Sakiet, lūdzu, kā atbalstīsiet mazukumtautības skolās? Vai piešķirsiet naudu krievu valodas, jau tagad pat ne fakultatīviem, bet kursiem? Tātad ir iespēja izvēlēties šos te fakultatīvos. Citādi, es domāju, mums tieši jāstiprina ir latviešu valoda. Mums jānoslēdz pārējie. Satversme pasaka, kā mazakumtautība. Jūs varat aplaudēt, cik vien gribat. Satversme ir skaidri un gaiši pateikt, ka mazakumtautībām ir tiesības attīstīt savu kultūru, un likums nosaka pašvaldībai apmaksāt 3 stundas tiem krievu valodas. Mēs runājam par krievu valodu. Tiem, kas vēlās to mācīties. Kā jūs atbalstīsiet? Tātad mans uzskats ir, ka mums ir jāstiprina skolās latviešu valodu, tieši tāpēc arī, kā es
kā prioritāte numur 1 minēju pilnīgi pārēju uz mācībām latviešu valodā un pēc būtības, nevis tikai uz papīra. Otra lieta ir otrās svešvalodas, kuras arī uzskata, ka mums ir jāiet prom no krievu valodas, mums ir jāiet uz skandināvu valodām, uz vācu valodu, protams, kad angļu valodu un citām, ja, bet, protams, tas, ko jūs minējāt, to jau neviens nav atcēlis, šī te fakultatīvā sadaļa, ja ir vēlme savu kultūru kopt. Labi, lieliski, tad es griezīšos pie jums par tām fakultatīvām nodarbībām, jo ir pieprasījumi no skolas. Un pēdējais jautājums, kā atbalstīsiet cilvēkus, kas vēlās mācīties latviešu valodu? Pieprasījums pēc bezmaksas kursiem, latviešu valodas kursiem ir milzīgs. Cik daudz papildus naudas piešķirsiet nākamajā budžetā šim pasākumam? Šis pat, es domāju, nav izglītības jomas jautājums. Šis pat drīzāk ir politisks jautājums. Es šobrīd neņemos jums viņu atbildēt. Nepiešķirsiet, necik? Vai atbalstīsiet, vai neatbalstīsiet Skatīsimies nākamajā budžetā. Aha, labi, tikai skatīsim. Tā arī pierakstīsim. Paldies! Lūdzu.